Nu, lūk, tādas ir versijas, mūsu versijas par to, kā notiek paudžu maiņa Latvijas politikā, kāpēc tā buksē un kāpēc tā tik smagi notiek, vai pat kādreiz vispār nenotiek. Nu, tā, ka vispār laikam arī teikt nevaram, vismaz mēģinājumi kaut ko mainīt ir, jo vēlēšanās pēc nepilnām 2 nedēļām piedalīsies arī šie 3 cilvēki, kas ir mūsu studijā. Es iepazīstināšu, tad Klāvs Aušteins pārstāv Vienotību. Labvakar. Nikita Nikiforovs Saskaņas centrs un Artis Tucka Zaļo zemnieku savienība. Labvakar. Šīs partijas mēs izvēlējāmies tāpēc, ka jūs esat šobrīd, jūsu pārstāvētās politiskās apvienības ir reitingu līderi. Nu, tad līdz ar to jums ir formāli, eventuāli arī lielāka iespēja, es pieņemu arī no jūsu apvienībām tikt arī Saeimā, un tāpēc man interesē jūs kā potenciālo deputātu viedoklis. Nu, sāksim varbūt ar to, ka jūs neesat pilnīgi iesācēji šajā politikā. Es paskatījos šīs varbūt nepārāk plašās centrālās vēlēšana komisijas, tās biogrāfijas, CV, ko jūs tur iesūtat. Tā Klāvs, mums ir ekonomikas ministra padomnieks šobrīd jau, un kas man ļoti interesanti likās, tad gāja šo politikas ceļu caur deputātu palīgu Saeimā, es sapratu, ja? Jā. Un arī bijis jaunā laika jaunatnes nodaļas valdē. Tas klasiskais rietumu piemērs. Nikita Nikiforovs ir SIA Baltijas starptautiskā akadēmija projektu vadītājs. Tā kā arī jau šo to dzīvē redzējis, vairs jau nav students. Students nav arī Artis Tucka, gal galā reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks pašvaldību pāraudzības jautājumos. Nevarētu teikt, ka jūs būtu pilnīgi atstumti šajā gadījumā no izpildvaras. Līdz lēmējvalrai vēl nezinām. Kā jums šķita šīs versijas un tēzes par to, kāpēc paudžu maiņa Latvijas politikā notiek tik slikti? Vispirms paldies jums, kad uzaicinājāt uz raidījumu, un paldies, ka arī izteicāt kritiku paši sev. Un tam, kad pēc būtības ir diezgan maz diskutēts un diezgan maz apspriež šis jautājums arī līdz šim šajā priekšvēlēšana periodā. Un tas, ko es gribu teikt, ko esmu novērojis arī savā pieredzē, jau darbojoties politikā, ir redzams tas, ka uz katrām vēlēšanām cilvēki prasa jaunas sejas, bet aizjot uz vēlēšanām viņi nobalso tāpat par veciem. Tā ir tāda aksioma. Psiholoģijā kaut kas cilvēkiem tā. Drīzāk varētu piekrist arī Valteram, kurš izteicās šodienas sižetā par to, ka pēc būtības ir vajadzīga reklāma un ir vajadzīgi parādīt savus darbus, nedarbus un citas lietas. Šeit pat nav runa tikai varbūt par pozitīviem darbiem, varbūt arī negatīvu darbu, kas gal galā jebkādā veidā palīdz cilvēkam to vārdu sadzirdēt, vārdu uzvārdu, aiziet uz vēlēšanām un nobalsot. Bet ja mēs paskatāmies no tā, kāda ir situācija Latvijā, es to tik biezās krāsās kā jūs nemālētu, tik melnos toņos. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir lieliski piemēri, kur jauni cilvēki ir spējuši sasniegt daudz ko. Un arī mums šodien, kuri tie ir? Piemēram, Edgars Jaunups no jaunā laika tika ievēlēts 23 gadu vecumā. Šobrīd es uzskatu viens no vadošajiem mūsu valsts politiķiem. Ja mēs paskatāmies to, kas šodien ir vienotības sarakstā, kādi jaunieši, es varu pieminēt daudzas un dažādas, piemēram, Valmieras domas deputāts Guntars Galvanovskis, mans vienaudzis, piemēram, Andris Grafs, jaunas padomas priekšsēdētājs. Jā, jūs gribat teikt, ka viņi ir. Es gribu teikt, ka ir tādi cilvēki, kuri spējīgi, kuri sev pierādījuši un kuri nākotnē pierādīs. Tie cilvēki, kas ir udrīkstējušies un sapratuši to, ka viņi ir gatavi strādāt, ne tikai kurnēt un runāt, es domāju, pierādīt sev ātrāk vai vēlāk. Man ir dažas lietas, ko es gribētu jums tagad oponēt vai varbūt pārjautāt, bet ļausim arī izteikties par šo tēmu arī jūsu pārējiem kolēģiem. Nikita, varbūt jūs? Paldies. Diezgan asa sužeta, kaut gan es uzskatu kā objektīvi, bet man tas šī situācija visvairāk vaida citu, ka jauniešiem pašlaik ir stipra alerģija uz politiku. No vienas puses tā saucamies veci politiķi vai veci spēki izdarīja visu, lai jauniešiem nebūtu vēlmes iet uz politiku. Ja, kaut gan es uzskatu, ka īpaši tagad ir tas laiks, kad jauniem cilvēkam jāiet uz to politiku, jo ir pieņemti lēmumi, kas saistīs ar Latviju uz 10 gadiem. Mums tas būs visgalvenais. Ziniet, šīs tēzes, ko jūs sakat, viņas ir absolūti pareizas, bet tās, es ļoti labi atceros, pirms 20 gadiem bija tieši tādas pašas jauni cilvēki teica tādiem pašiem vārdiem, ka tas ir jādara, ka Latvija negaida laiks, var sakot, un tā tālāk, un to projām tikai nesanāk. Lūk, kur tā problēma. Buksējas. Rekurā, viņi 20 gadus atpakaļ atnāca, un nekas gluži nemainās. Mēs runājam par tiem, kas neatnāca. Bet labi, es domu jūs sapratu. Arti, ko jūs sakat? Divas lietas. Pirmkārt, katram vienam cilvēkam ir jābūt kaut kādam klikšķim. Šis klikšķis ir vēlēšanās piedalīties. Jo tas, kas notiek sabiedrībā, kad visi kritizē, tas pie rezultātu nenovedīs.
rezultātu novedīs, ja tu aktīvi iesaistīsies. Un, ja ir šis klikšķis, tas klikšķis var būt katram individuāls. Man tas klikšķis varbūt bija meitas piedzimšana un vēlme, lai es negribu braukt projām no šīs valsts, es gribu šeit palikt, es gribu, lai maniem vecākiem ir labi, lai mana meita šeit dzīvo, lai šeit ir laba izglītība. Un esmu sapratis, ka, ja es pats nedarīšu, tad neviens cits to nedarīs manā vietā. Un līdz ar to es iestājos, tas ir pirmkārt. Otrkārt, droši vien ideoloģijas jautājums. Ja mēs paskatīsimies uz partiju ideoloģijām, tad tā ir kā ir. Piemēram, kaut vai partija vienotība, partiju apvienība vienotība, partiju apvienība par labu Latvijā. Kādas viņiem ir ideoloģijas? Viņiem ir ideoloģijas īstenībā ļoti līdzīgas. Jums zaļiem zemniekiem ir ideoloģija? Piedošanu, zaļie tā ir pamatīga ideoloģija. Zemnieki tā ir ideoloģija. Šīs ideoloģijas kopā gan tādu dīvainu veido, bet labi. Sociologi uzskata, ka tā ir liela problēma, ka Latvijā pārstāvētajām šobrīd jau visas, kas startē praktiski vēlēšanās, lielākās, ir partiju apvienības. Ka trūkst šīs ideoloģijas, un tā varbūt ir viena no tām, varbūt, no tiem pamatiem, kāpēc tā prasa sakot, tāda šļura cilvēku prātos ir. Bet tas, ka motivācija svarīga, es jums piekritīšu. Kāda jums, tad meitas piedzimšana, un lai meita nebrauc prom un saprot, tā ir motivācija. Jums kāda ir motivācija? Man ir pavisam vienkārši. Strādājot ekonomikas ministrijā, man ir nācies arī viesoties citās valstīs un redzēt to, kā dzīvo, piemēram, Skandināvi, kā dzīvo labklājības valsts salīdzinoši ar Latviju. Es redzu to, ka šeit Latvijā politiķi nodarbojas ar biznesu, cilvēki melo acīs skatīdamies reklāmas kampaņās un tam līdzīgi. Ja mēs salīdzinām, piemēram, to pašu Skandināvijas pieredzi, Zviedriju. Bet jūs pats tikko, es patraukšu, jūs pats teicāt, ka vajag reklāmu. Nē, es runāju. Un Valters teica, vajag arī naudu. Es runāju šeit par konkrētu ideoloģiju, par konkrētiem mērķiem. Ja mēs salīdzinām to, kādu es gribu redzēt Latviju pēc 10 gadiem vai 20, es gribu teikt to, ka es politikā redzu darboties tikai dēļ viena mērķa, proti, lai radītu tādus uzņēmumus, kur spētu savu saražoto produkciju pārdot, eksportēt ārpus Latvijas, spētu naudu atvest šeit Latvijā. Un ticiet man, tie uzņēmēji neļaus te kādām 3., 4., 5. personām mēslot mūsu Latviju, piemēslot tā, ka mums pašiem citreiz par to paliek kauns. Un tā ir mana ideoloģija politikā, un tāpēc es arī šeit darbojos, lai palīdzētu tādiem cilvēkiem izaugt no Latvijas, kur spētu pārstāvēt Latvijas intereses, spētu sev pārdot, savu produkciju pārdot visur pasaulē. Un atvest naudu šeit. Taupīsim laiku, jūs atkārtojāt to pašu. Nikita, kāda ir jūsu motivācija? Man interesē nevis ideoloģija, bet motivācija. Es kādu laiku dzīvoju ārzemēs, un pēc tam es atgriežos uz Latviju. Tas bija pilnīgi tāds pieņemts lēmums, un es arī netaisos nekur braukt. Es varu pateikt, ka esmu patriots, man ļoti komforti dzīvot, man te visi patīk. Un, protams, ka es gribu tomēr kaut ko mainīt. Un es skatos, kā tas viss notiek, līdz absurdam vienkārši. Lēmumi pieņemti nesapratami kā, nesapratams uz ko balstāms. Ministri visu laiku mainas, nav nekādas normālas Tātad jāiet ir politikā pašam, ne kaut ko varētu mēģināt darīt. Es neredzu citas iespējas. Pie tām satversmē ir teikts, ka katram ir tiesības vēlēt un būt ievēlētam. Jūs pieminējāt, atbildot uz iepriekšējo jautājumu, to, ka par tiem jauniešiem, ka viņiem šobrīd tā kā arī galvā ir citas lietas svarīgākas un ka viņi nav motivēti un tā tālāk. Mēs esam sagatavojuši SKDS veiktu aptauju. Te ir runa par to, es palūkšu, lai mums arī šobrīd parāda. Tie ir šobrīd sāksim ar to, kas ir, vai jūs piedalīsieties 10. Saeimas vēlēšanās, kas notiks nākamā nedēļa. Te ir visi respondenti. Ja saskaitam tos, kas ir it kā vairāk piedalīsies un noteikti piedalīsies, sanāk 72% piedalīsies vēlēšanās, tad tur kādi 20%, 21% nezinu un 5-6% nepiedalīsies noteikti. Un tagad mēs varam paskatīties, kāda ir šī vecuma grupa, kas ir no 18 līdz 24 gadu jaunieši, par ko mēs runājam. Pēc idejas jau apmēram tas pats, lai gan, ja mēs saskaitām procentu, 74% piedalīsies vēlēšanās. Šie jaunieši tieši, ko mēs sakam, ka viņi ir inerti, arī politiski inerti, un arī visos citos rādītājos viņi ir labāki nekā, ja mēs ņemam kopīgos respondentus. Tas nozīmē, ka jaunieši, man arī bija tas pārsteigums, es domāju, viņiem tikai balles, dejas un studentu dzīve un uzdzīve, korporācijas. Viņi grib. Godīgi sakot, es neticu šī statistikai, jo es katru dienu strādāju ar jauniešiem kā pasniedzējs akadēmijā. Ar 1. un 2. kursu, kas tikko nonāca no skolas, viņi ir pilnīgi ārā no politikas. Viņi pat nezina. No 100 cilvēkiem
trīs varētu zināt, kas ir ekonomikas ministrs.